šobrīd ir ar velosipēdu tirgošanu, tieši pārdošanu? Patreiz uz doto mirkli cilvēki vairāk interesējās par velosipēdiem, bet pavasaris nāk un pirks, jo no tā jau neizbēgs. Un cilvēki atpūtīsies un brauks ar velosipēdiem. Tu teici, ka vēl joprojām nav jūtama tā aktivitāte. Kāpēc? Kaut arī laukā ziemas apstākļi ļauj kādu to pārvietot. Nu jā, it kā šogad ziema nav izdevusies īpaši. Un kad it kā jau laiks ļauj braukt ar velosipēdu un it kā jau nav tik augsts. Bet varbūt es domāju, ka cilvēki vēl ir tāpatās laiks ir pelēks un vēl nav tas pavasaris. Kad nāks pavasaris, varbūt cilvēki atvērtāk un arī vairāk sāks domāt par sevīm un par atpūšanos dabā un tā tālāk. Ko vajadzētu ņemt vērā, ja es vēlētos iegādāties šobrīd velosipēdu? Principā tas ir galvenais nosacījums, cik bieži brauksiet, kur un kāds mērķis jums ir vajadzīgs. Teiksim, ja jūs nodarbojaties profesionāli, līdz ar to arī rēķināties ar lielāku naudas summu un vairāk konsultācijas nopietnākas. Ja ir tikai vienkārši izbraukt pa svētdienām, tas ir no katra atkarīgs. Pa svētdienām izbraucot nevajag velosipēdu profesionālas klases. Cik tāds parasts velosipēds varētu maksāt? Mums ir lētākie no 99 latiem, beidzās ar 500. Tas ir te. Es jau gribētu, lai cilvēki būtu aktīvāki un vairāk sākt nodarboties ar aktīviem sporta veidiem. Tas uzlabo veselību un dzīvesprieku. Kāda šobrīd ir velosipēdu pircēja aktivitāte? Patreiz, tagad, kad ņemot vērā kāds laiks ir ārā un ziemas sezona, es teiktu, bet, ir apmierinoši, jo salīdzinājumā pagājušo gadiem un visam iepriekšējiem kā ārā ziemas, un ka nevar tik ļoti iziet ārā un pabraukāties ar riteņiem, tad šogad salīdzinoši labi. Kādas izvēlās riteņus pārsvarā? Tas ir atkarīgs arī no cilvēka, cik viņš ir pirktspējīgs, jo ir dažādās cenās velosipēdi, ir arī tādi, kas ir zem 100 latiem un arī pāri pa 100. Tas ir pēc galvas lietas, kāds patīk. Pārsvarā jau jaunieši ir tendēti uz kalnu velosipēdiem, kas ir vairāk tādiem, kā teikt, laušanai, sacīt tā. Un arī ir tādi, kas arī cilvēci no laukiem, no rajona, kas atbrauc, viņi nemeklē tādas kādas kalnu riteņus vai kaut ko tādus, viņi net klasiskos ritenīšus ņem, kas ir, uz kur jau laika standartiem. Kas būtu jāievēro, iegādājoties velosipēdu? Praktiski jau tas, vai tev tas ir ritenīts apmierina ar to, arī var iziet ārā pamēģināt, izbraukt kādu likumiņu, vai tu jūties ērti uz tā velosipēdu, lai nav tā, ka pēc tam, kad tu nokāp, tu nevar pēc tam paiet pāris dienas un tā. Un kā tev liekas, vai Liepāja ir droša pilsēta tieši velosipēdam? Tas jau īstenībā ir, ja tas cilvēks viņš gribēs ar to riteni braukt, tad arī viņš brauks un viņš sargās savu. Jo kā, ir tās atslēgas, kuram pieslēgt tos ritenīšus pie jebkur, pie ceļa zīmēm, cik es redzēju pie kokiem. Bet, ja cilvēks gribēs viņu nosakt, tad arī ir visādi veidi. Un kā ir pašam velosipēdistam, vai viņš jūtas droši pilsētā? Ja tu ievēro satiksmes noteikumus, ja tu seko līdzi visām automašīnām uz ielas, tu jūties droši, tad nav nekāda problēma arī. Pēc tam gāja pārējām. Es necenšos braukt pāri, jo es zinu, kad var iznākt no kāda līkuma, kāda automašīna, kas var uztriekties virsū, tāpēc es pats personīgi gāju pārējām, jo tā es jūtos droši. Un pa trotuāriem arī es uzmanos, lai cilvēkiem neuzbrauc virsū. Kā tev liekas, kāpēc cilvēki brauc ar velosipēdu? Tas ir aktīvs sporta veids, tu arī sev fiziski uztrenē, tas ir arī veselīgi. Tas nav tā, ka tu iesēdies automašīnā, tu izbrauc kaut kur un tu nemaz nejūties, ka tu būtu kaut ko padarījis, vienkārši tikai skrien dzīves ritmā, kurš tev tiek piedāvāts un viss. Bet tā to ritenī, tu var izbraukāties pa pilsētu un paskatīties dabu, kāda izskatās arī netik steidzīgi. Vai jūs arī ziemā pārvietojaties ar velosipēdu šobrīd? Šobrīd? Jā. Principā vairāk ar mašīnu, bet labāk jau ar riteni arī. Kāpēc ar riteni? Propuks bājās. Mašīnu uz darbu, ja kaut kas jāved ir, tad var braukt. Labāk jau ar riteni. Un šobrīd tie laikapstākļi ir tādi, kad velosipēdists var droši braukt? Es kā jā. Bet ne. Kā ir vasarā? Tad jūs vairāk braukājat ar velosipēdu? Labāk ar kājām stāvējāt. Bet es velosipēds labāks. Pirmkārt ekonomiskāk, otrkārt veselībā bišķi.
Ja tomēr jūs braucat vasarā, nevis iet ar kājām, uz kurien jūs dodaties? Uz Jūrmalu, dabistiski. Uz Jūrmalu? Darbs. Darbs paliek darbs, tas pats par sevi.